Nu ko, čau visiem. Esam šodien Katvaru ezerā. Kā redzat, šobrīd ir iemests uz zandartu. 2 makšķeres šeit. Esam divatā, tātad šeit katram pa vienai makšķerei. Un tur blakus ir laipiņa, tur mēs uz feederiem. Kur, kā redzat, arī nolikts telefons, kas filmē. Ja būs kāda sopīta uz šito, tad gan jau skaisti arī to redzēsim. Katrā ziņā ejam uz laipiņu, sākam ko mēģināt ar feederi. Un tad jau, ja kaut kas interesants notiks, tad jau tas būs nākamajā kadrā. Nu ko, atnācām uz laipas. Nepagāja ilgs laiks, kā uz feederi pirmais brekšuks. Nu, nekas baigi dišs jau te nav, bet arī galīgi maziņš nav. Nu, davai, turpinām. Nu, tā tad kādu laiku jau tās zandarta makšķeres ir pastāvējušas. Kādu stundiņu jau palaidām bez copiem, tāpēc izdomāju parādīt, kā mēs te liekam filēs. Mēs uz filējām šeit konkrēti. Šeit konkrēti ņem labāk uz filēju. Tāpēc, kur man ir nogriezts raudiņas filēju, kā griez nerādīja, YouTube man video neizdzēš. Bet tātad mēs viņu liekam ko šādi izdarām vienreiz no šitās puses, caur rādai. Tad vēl kaut kā, tas nav tik ļoti svarīgi. Un te kaut kā, nu, šitā tā es ieteiktu āķi atstāt pa lielam āķi galu puiku, ja gribās var kaut kur kaut kādā gaļā, rekur šitā iespraust. Un rekur, nu, tīri smuku filē. Un mēs viņu metam iekšā. Šeit nav nemaz tik ļoti tālu jāmet. Tālāk ir dūņas diezgan plašā slānī. To viņu iemetīšu un arī pastāstīšu, kas man pa kātu un spolu ir šodien. Tātad kāds man ir Fox EOS karpkāts. 13 pēdas, nepateikšu precīzi, cik tas ir garumā, varētu būt kaut 3,60 kaut kas tāds. Kur līdz 3,5 lb. Nezinu, nemācīšu pateikt tos visus gudros angļu ciparus, bet kāds ir priekš zandarta, šis ļoti labs. Un tātad mēs noliekam uz statīvu. Un man vislabāk patīk tāpatās ar zvaniņu. Kur zvaniņš iesiet šņurītē. Kur uzliekam zvaniņu. Un galvenais, kur ja nav sporu beitrunneru, tad ir kā ir. Bet man sporija, kas ir akara, kāds bija experience, skaitās kaut kādu feeder sporu, bet viņi, ja godīgi, ir vairāk karpkātam paredzēt. Viņai rekur ir beitrunneris, tātad rekur, ja mēs šo slēdzīti uz augšu paceļam, iet brīvi auku. Ja mēs viņu nolaižam lejā, ir mūsu parastā bremzīte, ar kur mēs vilkt zivi. Tātad iemetam, un par cik mēs esam pāris metrus no vietas, beitrunneru ieslēdzam, zivs var brīvi iet. Un aukoja, kas man ir diezgan resni pītā. Der arī monofilā, bet es šoreiz uzliku pīto. Nu, ja būs copīti uz šiem kātiem, tad redzēsim. Nu, ejam atpakaļ uz laipas mēģināt uz feederu. Rekur pa ceļam ej atpakaļ uz mūsu vietas. Un rekur jāsavās vēlākam ugunskuram kaut kādi zari, kaut kāda malciņa. No sākuma ar ko iekurināt, šķiet te būs labi. Pēc tam būs jāiet meklēt stingrākus zarus. Bet šitos te iekuram, paņemsim šitos. Tad meklēsim kaut ko lielāku. Davai, iesim mēģināt noķert kaut ko uz feederu. Ir ziltiņa. Kas mani par raudu? Labu raudu. Diezgan. O, kas par raudiņu? Tas ir ēdams gan es ir. Kas par raudiņu? Tas vairs neprasās, bet
Nē, šitais ies mūsu zandētam filējai vēl. Redz, kā uz šito var noķert visu kaut ko. Nu, jā, nu tā ir tas maksas kāds, bet tas ir diezgan baila roka, cik cigaretes pataucīt. Tāda pastāstīšu arī, kāda man zandētam ir sistēma, tāda par kārtu un spoli stāstīja jau. Bet tātad tālāk man uz parastās spītās auglis, pamatauglis ir feeder trubiņa un viņā 60 gramu svins. Varu likt 40, bet es ceru uzlikt 60. Tad aiziet griezulis, 0,25 fluorkarbons un tad te, kur ir zivs filē un āķis. Āķis es izmantoju 1,0, skaitās dropšat āķi, bet šitie it kā zandētam ir tīri labi. Domāju, metam iekšā un, nu jāatcer uz zivu, bet pagaidām uz to zandētu baigi švaki. Tagad es mazlietiņ pamainīju sistēmu, par cik būtu forši arī kādu copīti dzirdētu, ja nebūtu tā uz dūlo. Re, kur man ir zvaniņš, to es kā parasti lieku, re, kur uz auklis, un re, kur, nu, nokritā, tev uzliekam atpakaļ. Re, kur, un apakšā man zem zvaniņa ir karpa signalizators parastais. Re, kur uzlieksim to zvaniņu mazlietiņ augstāk. Tā, nedaudz. To signalizatoru arī bišķi augstāk uzliekam. Un ja mums ir cope, mēs viņu arī dzirdam. Tīri labi, bet te šitā te visa sistēma mums ir bišķiņ jāpilnveido, un tad jau būsim gatavi vakaram. Nu tā tad mazliet pilnveidoja sistēmu, kātu palikt mazliet tālāk, vai te ir vairāk vietas, kur zuniem kustēties, un signalizators palikt turpat. Nu tā ir klausamies un gaidam copi. Pirmā copa bija. Ķērājā bija vai nu ievilkts vai iemests, bet copīt bija kaut kādas pilnīgi nāca no sava kāta, un es redzēju, kā niedri cilājās. Uz feederi paņēma žuvīte, bet ļoti maziņa liekas. Kratīkās raks. Brekšukiņš mazais. Kaut ko baigi mēģina buksēt pretim. Bet nekas sakarīgs un nekādīgi nevar būt. Nu, sačakā jau ir iesmelta. Tāds. Nav kur celt. Tur ir sačuks sagriezies. Iztaisno. Nu, otrais tāds samērā sakarīgais breks. Nu, ko ejam uz vietu, tikko dzirdējām pī, jeb copu uz zandaru kāta. Bet tāda baigi sakarīgi jau nu nelikās. Bet kaut kāda švakā copīt bija. Un kas te notiek? Viss kā vajag. Tiesim tādi tur pasīties uz manu kārtu, kur bija copīti. Zvans ir nokritīs zemāk. Mazliet. Ne, kur man viņš bija pa pāris centimetriem augstāk, bet nu neizskatās, ka tur kaut kas vairs ņem. Bija? Tā bija man kamerā. Bet viens bija jābūt vēl, tikko bija atkal copīt uz zandartu. Viens bija tikai, bet tur vēl var būt turpinājums. O jā, zvaniņš ir pacels uz augšu bišku. Zvaniņš kaut gabalu pacelts.
Vai tad tiešām ar to viss beidzās? Tā izskatās. Nē, bija kas ir cits. Mums ir blakus koncerts beigās. Skan visu laiku mūzika. Un mēs te gaidām zivtiņu. Nu, neizskatās, ka kaut kas baigi būs. Te vai ejam atpakaļ, nepaspēja pat feederu iemest, kā jau sāk pīkstēt. Nu, velkam nākamo zivi, precīzāk vecais velk. Nu, šitien jau pat laikam ir signāls, ka vajadzēs sačok. Kaut kā esot smagāks. Kur viņš? Jā. Nu, šitais jau pa pāris grami labāks. Pats riktējies viņu. Nu, labais atgadījums. Rekur, tur uz galda stāvēja raudiņu filējē. Un rekur, esot redzēts kaķis. Redzēja, ka te staigā. Un nu, kā liekas, raudiņi, protams, ka ir prom. Ai, nu ko jāiet pēc nākamās? Tas būs tūziks līdzākais. Tā izskatās, jā. Tūziksi? Jā. Vai līniķis? Nē, tūziks. Nu tā, ojojoj. Palaid brēmas bišķi vajag. Nevajag. Nāc augšā. Nav pat nemaz tik maziņš. Nav nekāds maziņš. Tūziks. Nāc šurp. Ai, garām. Ir. No. Mazais karpuškiņš. Kiloški ir? Nu, jā, kaut kā tā. Nu, tāds kilogramīgais ir. Ielaidīsim, vai papildās pie plakanajiem. No rīt tikpat vēl arī varam atvaist vaļā. Nu ko, tikko dabūjām vēl vienu breku, šitais tāds smukāks. Paņem svariņas, iesim nosvērt. Nu kādas prognozes, cik būs? Nav ne jausmu. Nu. Kilo 300. Ko tu moldi? Netic? Nu netak. Fuj, 30 atvainojos. Blīn, kilošniks. Smuks. Jā. Man arī ir zivtiņa draugi. Neizskatās, ka vajadzēs. Plaukstiņš te izskatās, ka ir galva. Vai arī pēc salatas apaliem man liekas, ka viss ir maziņš. Varbūt vajadzēs. Varbūt nevar saprast. Kur man viņš ir? Kur. Kaut kā augšā nenāk. Vajadzēs, jā. Jū, tu stabili vajag. Necel ārā. Sev viņu necel, viņš pats izdomā landīties. Nu, dod šurp. Nu, ņemsiet. Tev ar tūpie kilogramiem. Nu, nosvērsim svariņi ir. Nu, attāķēšu un uzliksim uz svariem. Nu, svari ir par 0. Nu, 970. 60 grams mazāks, bet tāpat tās smuks, ne? Devai metam atpakaļ. Šeit īstenībā tāda interesanta feature. Ka redzi, kā man nav pat nemaz kāds ielikts līdz galam štokā. Re, kur ir lielāks caurums laipā. Viņi ieliek iekšā. Un šitā pat ir labāk.
jau uzpūš kaut kāds vēņš, tā kā, nu, šodien nav liels, tad, bet tāds mazs vēņš ir. Tad baigi foršs kāds stāv zemu, spicis vispār nelīgojās, un tikai foršs optu arī foršs redz, kā aiziet. Un rekur tas pats, un te ir vēl primitīvāks variants. Te var pavisam redz, kā parasts koku mietiņš, un arī nekādu vai nav. Ir mums pirmā rīta žuve. Vai arī nav? Laikam jau nav. Nu, vēl labāk. Ja arī ir, ne, laikam jau ir. Ir, jā. Nu labi, tad iefilmēsim. Bet uztverumu mērcēt nevajadzēs, vismaz tā izskatās. Labi. Tas ir plākstrīts. No kas tas cits? Protams. Jā. Nu labi, pirmā rīta zivtiņa. Cerams, ka pirmā no daudzām. Nu ko, vecais saka, mums jēdzīgs zivs. Vajadzēs sāčoku. Iespējams. 5 ir cop, bija raka un kāds arī. Vicā bija. Bet nāca, ka suni. Un tā kā roši plākanais. Nu nekas cits un nav arī liels. Nu. Ceļams. Nē, necels to paņemšu, viņš ir tā labāk. Nu, maziņš. Nu, viens nāvī gribēja tikt mājās. Bet, nu, iesprūd, kaut kā nedagāja čalim. Jā, aiziet jau pārbaudīt zandarta makšķers. Nu, šodien uz zandarta, nu, nereāli švaki. Nu, vispār 2 copītes pagājušajā vakarā. Un tas arī viss. Nu, un te arī zariņš stāv kā stāvēts. Vispār nekas viņa nav nekustinājis, neko. Un man makšķerēt arī nekas nav bijis, te jau dzirdēt kā pīkst. Nu, baigi švaki. Baigi švaki, ko citu pasaka. Nu ko, pulkstens ir jau ap kādiem mazliet pēc 5. Un celsim mūsu to nepārāk izcilo lomu ārā. Diemžēl tur arī beigās neviens zandarts nepievienojās. Bet nu skatīsimies, kas mums tur sanāca. O, nav nemaz tik viegls. Nu, nesam krastā. Nu ko, palaidīsim mūsu to mazo tuziku vaļā. Pārējie brauks uz mājām. Ja viss sanāks kā paredzēts, tad vēlāk arī šī video būsim dārzā. Un šī arī visu realizēsim, iespējams kūpinot, bet te ejam palaist karpiņu vaļā. Nu, karpiņš. Palaidīsim tevi smuki vaļā. Aiziet zivtiņš. Skaisti. Nosvērsim spāni, nonūvēsim. Un tad nosvērsim visu to kopo un izņemot to karpiņu. Karpiņu bija, nu, plus mīnus kilograms. Tā. 315 grami. Tā tad sauļu zivis un tad nosvērsim. Nu, mēģināsim to te visu nosvērt. Nekā daudz jau te nav, bet savi. Nu, cik precīzi. Nu, 6 ar kaut ko. Nu, nav jau nemaz slikti. Nu ko, pulkstens jau daudz. Mums liekas vēls, citiem liekas agars rīts. Kur vēl zandēt pītas karjārā. Nu, nekas nebija šodien uz viņu. Ne šodien, ne vakarā, ne pa nakti. Tā kā
Starp citu, ja viss sanāks kā ir plānots, tad tiksimies vēl šajā video mazliet vēlāk. Mēģinot šodien somu realizēt, tas ir kūpinot. Nu, ja nesanāks, tad diemžēl šīs būs video beigas. Tā kā, ja jūs neredzat nākamo kadru kūpināšanu, tad jau laikam paldies par skatīšanos. Ja vari, nospiedi laiku, piesako, ierakst kādu foršu komentāru, un tad jau līdz nākamajai reizei. Devai, čau! Nu, viss sanāca kā ieplānots, izgulējāmies, un tad esam dārzā, un šogad pirmo reizi kūpināsim zivtiņas. Iekurināšu kūpinātavu. Un tad tiksimies pie nākamā soļa. Nu ko, zivtiņas liekam jau iekšā. Nu ko, un viss process var sākties. Apļukušās ir taisam ciet. Un tagad, kad zivtiņas ir mazliet aprālušās, mēs aiztaisām kūpinātās grādus. Nu, mums patīk nelaist baigi augstāk kā 80, tātad 70, 80. Nu, vajadzētu jau visam sanāk kā parasti. Nu, paskatīsimies mūsu progresu. Oi! Skaisti, drīz jau būs gatavs. Nu ko, zivtiņas jau mums iet uz gatavo pusi. Re, kur jau veidojās ķipociņš. Nu, vajadzētu jau būt ļoti garšīgi. Nu ko, zivtiņas mums ir gatavas. Taisam vaļā. Oi! Paskat tikai, ka nav skaisti. Nu, ņemsim ārā. Tā, nu nezinu, kā citi dara, bet mēs sāli tikai pašās beigās, kad zivtiņa jau ir noņēma, kamēr vēl ir silti uzberam. Un pats pēdējais solis. Uzberam 2 lītas ar ķipociņiem. Aizsēsim cieti, ļaujam zivtiņai pastāvēt, un tad jau ir pavisam gatavs. Nu ko, pie mums te baigais smukulis atnāca pēc zivīm. Iedosim kādu gabaliņu, ko viņš var apēst.